Šis būs vislielākais unboxing, ko es jebkad esmu darījis. Patiešām. Ok, neņemot vērā mans setup šitos te upgrade video. Šis būs vairāk kā setup upgrade, tāpat kā, kad mēs nopirkām pelīti jauno. Pogateču, ļoti labi pelīti. Un tas nozīmē, mēs taisīsim unboxing pāri, jūs vēl nevarat redzēt, tāpēc, kad es vēl neesmu izstāstījis par savējo šodienas sponsoru. Honey! Kas ir Honey? Tūlīt pateikšu. Lietotne Honey ir bezmaksas paplašinājums tavam internetam, kas kuponu kodu atrašanu padara tik vieglu, kā viens klišķis. Reāli, viens klišķis. Ielādēt paplašinājumu savā datorā var gan uz Firefox, gan Google, gan arī nesen ir panākts, ka uz Opera GX, kas ir vienkārši amazing, jo tas ir manējais otrais browseris no vislabākajiem, ko es izmantoju savā datorā. Honey atradīs labākos kuponu kodus saitēm, kurās iepirkties un automātiski piemēros atlaidi jūsu vārdā. Tas ir vienkārši amazing. Iedomājieties, jūs tagad gribat nopirkt LED lampiņas, viņas maksā 12 eiro, viens klišķis 6 eiro. Tā kā lūdzu ej uz www.joinhoney.com un turpinām ar video. Mēs unboxosim mikrofonu, no Solocast, Hyper un Solocast daļas, cik es sapratu. Mēs izdarīsim šajā, tā kā tajā video. Šis būs mūsu jaunais mikrofons, reāli, tas ir amazing, jā. Es pirmo reizi izmantoju šitā mikrofonu, es izmantošu, bet, cerams, viņš būs labs. Ja viņš man neies uz man šito datoru, es nezinu, ko es izdarīšu. Es iešu atpakaļ uz Air Baltica un reāli, sūdzēšos. Kāpēc man mikrofons neiet? Kāpēc tur viņš tādu skaņu taisa? Man tur vajag speciālu programmu, lai viņš netaisīja tādu skaņu. Ok, bišķiņ tāds cheap ass, bet, zin kā, 70 pats, nepareizi, es pirks 70 eiro, jā. Oh my good god. Paskatās, what the f... C-tipa vada kabelis. Wow. Ok. Kas mums vēl te ir? Instrukcija. Ok, pagaidām izņems vārā. Kastīt varbūt noderēs, bet, jāatgriežās vecajos laikos. Jop, cik... Es aizmirstu, ka vairs es neesmu uz paklāju un es varu vienkārši nokrist. Cidēt šās lamināt grīdas. Let's go. Jā, protams, apkāņi pat tas. Wow, ka te viņam jāatspiež tādas spodziņas ir. Wow. Holy Jesus Christ, man. Paskatās. Oh my god. Paga, ko? Wow, šies ir amazing vispār. Ne, bet zini, kas baigi prikolīgi? Paga, viņu var izņemt no šitā? Tā viņš ir tā kā kondensoru mikrofons, vai nē? Es varēšu ar jums šitā runāt, tad laikam. Es nezinu. Wait a minute. Te ir ruski, bet nav angļu. Kas tas ir? Te ir duč, te ir espaņol. Nu, ok. Kroči, pa lielam saprat. Nu, es varēšu taisīt kvalitatīvas tiešraides. Nākošais vēl man jāupgraido ir internets, jo tas man ir vienkārši sūdīgs. Es pat jums tagad varu parādīt, cik viņš slikts ir. Ok. Nu, šis ir tiešām kaut kas interesants. Nē, nu tagad reāli. Šajā dienā, kad nekas nenotiek, pēkšņi mans internets izdomā būt actually labs. Un tad, kad es mēģinu kaut ko izdarīt, nu, paskatās. Un tad, kad es mēģinu jums parādīt kaut ko, tad viņš ir... Nē. Vienkārši nē. Ha! Amazing. Vai ne?
Šis būs. Jesus Christ. Skatāmies, kā viņš izklausīsies. Tā. Properties. Ok. Hello. Jo, viņš ir tik skaļš. Paga. Mēs bišķiņ samainīsim skaļumu. Nav bišķi paskaļi. Oh my god. Jā, ir bišķi paskaļi. Man jau labāk, protams, izklausītos, ja man tas mikrofons būtu tā kā šeit. Bet tad atkal man nepatīk, zini, kas man nepatīk? Tik rokas jāliek ir uz galda, lai spēlētu, un tad tev visu laiku tā svītra, var jau redzēt, kā viņi tur parādās. Skatās. Es piemēram tagad kaut ko darījuši, jā. Un skatās. Re, tik labi var redzēt. Tas svītra vienkārši. Man jau pilnīgi ir iespiedusies šajā rokā. Lūk šeit. Tas svītra. Kas gameoju vai ko es darīju. Nu ko? Un vēl viena lieta. Jūs jau redzējāt. Ir tas te mute button mikrofonam. Tāpēc es varu vienkārši jums pat neredzot izdarīt. Wow, tas bija skaļi. Bet zini, kā tagad izklausīsies sišana pa galdu? Man rokas sāpēt. Čā. Nu, bāc. Baigi, vai ne? Un ka es spiežu kījus, jau. Es kaut ko kratos, reāli. Tu visu jūtas mikrofons un tā skaņa tāda. Nu, zini kā, jā. Tātad, ko es īsti redzu, ir šitas te panelis. Šitas man palielina skaņu labākā veidā. Es gribu vairāk basus, tā kā es atceros, man bija kaut kāds šitāds te setup, tā kā šitas bija bišķi augstāk. Man ir grūti atcerēties, man reāli grūti atcerēties, bet es mēģināšu izdarīt, cik labi varu. Man liekas, varbūt man kāds no presetiem bija. Side bass un ultra bass boost. Kas ir ultra bass boost? Bāc, kā lai es activate? Save. Ok. Paga, man ir vēl viens tur kaut kāds saves, reku. Activate. Reku ir manējais setups. Šitas ir mans setups, kā man ir mikrofonam uzlikts. Lai man izklausās tāds bassy. Un es nezinu, kāpēc reāli. Ok, es dabūju laikam savējos settingus atpakaļ. Un nes kāpēc man izskatās sliktā bitreitā mans video. Ok, tas arī būs jāpietājas. Es dabūju savus settingus atpakaļ rekur. Šies te, jā. Mikrofonam. Es ceru, ka tagad labāk izklausās. Pirmkārt sakot, es jums iesaku šo mikrofonu. Tas ir vienkārši 70 eiro. Diezgan maz priekš mikrofonu, bet kvalitāti varbūt ne platinum, bet gold quality točam. Tā kā paldies, ka skatījāties šo video, neizmirst abonēt, neizmirst uzspiest like. Un kur jūs vēl domājat, jūs jau ejat prom? Jūs domājat, video beidzās? Nē, es jums vēl nepastāstīju visu par Honey. Ok, es jums pastāstīju visu, bet es gribu jums atgādināt. Kā jau teicu, Honey ir paplašinājums tavējiem interneta browserim, kas kuponu atrašanu padara tik viegli kā viens klišķis. Reāli, ielādēt paplašinājumu savā datorā var gan Firefox, gan Google, kā arī Opera GX. Honey atradīs labākos kuponu kodus saitēm, kurās iepirkties, un automātiski piemēros atlaidi jūsu vārdā. Tā kā tas ir vienkārši amazing. Tā kā vēlreiz saku, dodies uz www.joinhoney.com. Un atā.